Piektais uzdevums. Tātad sākam ar kontekstu. There are various pods in all namespaces. Write a command into which lists all pods sorted by their age. Ok, tātad get pods, un mums vajag visos namespaceos, ko var izdarīt ar lielu A, ja es pareizi atceros. Jā. Tālāk mums vajag sakārtot pēc creation date. Mēs šeit to neredzam, bet nosaukums tam laukam ir iedots, un tur vajadzētu palīdzēt parametram sort by, un ieliekam iekšā creation timestamp. Tā, apakšā ir 15-14 minūtes, vēl no iepriekšējā, tātad tas pats konteksts, un 120. Nu, tā tam vajadzētu strādāt. Ok. Tālāk, lists all pods, tikai pods. Tad droši vien, ka mums vajag tikai podu nosaukums, tātad name, tātad outputā tikai kolonna name. Šie ir visi podu nosaukumi. Ok, un to vajag ierakstīt SSH failā. Tā tad arī darīsim. Šim vajadzētu darīt tieši to, un pamēģinam to palaist. SH. Jā, izskatās, ka strādā. Ok, tas ir done. Write a second command līdzīgi, which lists all pods sorted by field metadata.uid. Nu jā, lietot kubectl sortēšanai, to jau es daru. Ok, tā tad sāksim ar parametru metadata.uid un failā find pods uid paste. Ok, un mēģinam to palaist. Un lists ir drusku savādāks, kas liek domāt, ka šis strādā, ka ir atšķirība no iepriekšējā. Viss, gatavs.